Ir aizvadīts izaugsmes un attīstības gads, kas vainagojies ar vērienīgām iespējām un jauniem sasniegumiem. Augām ne tikai finanšu rādītājos, bet arī paplašinājām Signet Bank grupas apmērus. Tai pievienojās meitas uzņēmums Magnetic Bank, kas ieguva jaunu darbības fokusu, vizuālas pārmaiņas, kā arī magnētisku nosaukumu. Vietējo uzņēmēju izaugsme un ilgtspējīga finansējuma nodrošināšana turpina būt mūsu darbības fokuss. Šogad uzsākām vairākas partnerības ar Agrokredit, lai atbalstītu lauksaimniekus un veicinātu nozares attīstību. Ar Kapitālija plānojam investēt līdz 5 miljoniem eiro, lai sniegtu iespēju augt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Īstenojām zaļā finansējuma programmu, veicinot investīcijas ilgtspējīgos projektos, kas veido zaļāku nākotni. Aizvadītajā gadā ievērojami palielinājām izsniegto kredītu apjomu. Katrs piešķirtais kredīts ir ieguldījums vietējā uzņēmējdarbībā un ekonomikas stiprināšanā. Īstenojām 16 obligāciju un akciju emisijas, piesaistot finansējumu 165 miljonu eiro apmērā. Jaudīgs atspēriens biznesa plānu realizēšanai. Kā Nacionālajai bankai mums ir svarīgi atbalstīt cilvēkus un projektus, kas iedvesmo sabiedrību, stiprinot nacionālās vērtības un piederību. Bijām kopā ar Latvijas Nacionālo teātri un izcilo mākslinieci Helēnu Henriksoni, kuri ir nozīmīgi un neatņemama daļa Latvijas kultūras. Viens no mūsu mērķiem ir sniegt vietējiem uzņēmumiem zināšanas un atbalstu, lai atraisītu kapitāla tirgus potenciālu, tāpēc turpinājām īstenot sabiedriski izglītojošo bezmaksas projektu Kapitāla tirgus akadēmija, un šogad bijām 5 Latvijas pilsētās. Kopā ar partneriem jau 3. gadu īstenojam Baltijā lielāko un gaidītāko kapitāla tirgus notikumu Baltic Capital Markets Conference, kas pulcēja rekordaugstu dalībnieku skaitu. Tas viss nebūtu iespējams bez ambiciozas un neatlaidīgas komandas, jo tikai kopā ir iespējams sasniegt augstākās virsotnes.